bērnībā man mājā dzīvoja narkomāns viens. Viņš pēc tam no loga izlaica un nomira. Un es atceros, ka viņš dzīvoja otrajā stāvā agrāk Pļauniekos, citā dzīvoklī, bērnības dzīvoklī. Un, zini kā, otrajā stāvā man ir lifts sākās otrajā stāvā, nevis pirmajā, bet otrajā stāvā, 9 stāvenēm. Un es dzīvoju otrajā stāvā, sanāk, ka es noeju garām liftam un uzreiz manas durvis, tipu. Un es stāvu, kurš taisu vaļā mierīgi durvis, ja, un dzirdu, kā ieskrien kāpņu telpā, kaut kas ieskrien, un es redzu, ka tas ir tas narkomāns, kas ieskrien, viņš mani neredzēja. Un viņš pieskrēja pie lifta, spiež lifta, es tepat pa kreisēs augšā, ķipa. Viņš spiež liftu, un, karuče, viņam pistole rokās, pistole, legit pistole, bet tāda vecā, zināt, tā, ar ko spēlē to krievu ruleta, ķipa revolveris. Un viņš tur kaut ko, ķipa, tur, real pistole, nevis tā, ko, zināt, tur, tā spēļu, kas tur šā, bet reāla pistole, var redzēt, ka reāla. Es stāvu ar tām atslēgām, skatos, attaisas durvis liftā, viņš iet iekšā, aizbrauc uz prosta sastingu, es tā nobijos. Un tagad es domāju, kas ir bailīgāk, ar garīgi slimu dzīvot vienā kāpņāpā vai ar narkomāniem? Tas ir real story. Tas ir real story, nemeloju.